Labdien! Mans stāsts ir par Bornhaupta ģimeni Rīgas Jūrmalā, kuru es jau sen sāku pētīt un beidzot izdevās pielikt punktu īstenībā tam visam. Jo tātad 90. gadu beigās man rokās nonāca sena Jūrmalas iedzīvotāja, dubultiedzīvotāja Kaspara Irbes dienas grāmatas 60 sējumi, un tur es pirmo reizi izlasīju, ka viņam kaimiņos ir dzīvojusi senas Rīgas vācu patriciešu dzimtas atvase Bornhaupts Freilene. Varētu pirmo attēls 0. Tā būs pases bildīta Bornhaupta kundzes no 20. gada, un man viņu izdevās arhīvā atrast ar lielām mokām. Jo tagad ir digitalizēts tas pasu fonds, un man arhīvā deva ekrānu. Un no ekrāna nofotografēt, lai jums parādīt, nebija iespējams. Tāpēc es gāju pie arhīva direktora, speciāli lūdzu šai konferencē, lai man ļauj nofotografēt no pasa grāmatas to bildīt. Tāda viņa ir izskatījusies. Irbe raksta, ka Pirmā pasaules kara Ziemassvētku kauju un Bermontu uzbrukuma laikā Irbes ģimene gāja gulēt Bornhaupts kundzes mājas pagrabā, kur esot bijis stipri augsts pa naktīm. Un pati Bornhaupta nebaidījās un gulēja savās istabās pie siltas krāsnes. Ar Irbes vecākiem viņi sarunājās tikai vāciski. Un jau vēlāk, kad 2017. gadā es gatavoju savu grāmatu Dubulta vēsture, Latvijas valsts vēstures arhīvā atrada nelielu fragmentiņu no 1847. gada Vecdubultu Grunsgabala plāna. Tagad tā vietiņa ir Blaumaņa iela 22, kur ir atradies Bornhaupta īpašums. Šeit ir 2 mājas, bet īstenībā tur stāvēja 3 mājas. Un, redziet, tur ir atzīmēts Bornhaupts, Dr. Bornhaupts, un apakšā kāpnieks jau ir nosvītrots. Tas varētu būt, ka tajā gadā tieši tas Grunsgabals ir ticis nopirkts un ierakstīts nākamais īpašnieks. Un es sāku skatīties, ka tajā laikā Rīgā dzīvoja 2 doktori Bornhaupti. Viens bija medicīnas doktors Vilhelms Aleksandrs, kurš no 1834. līdz 1847. gadam vadīja Rīgas Svētā Jura hospitāļa terapijas un ķirurģijas nodaļu. Tagad tā ir Rīgas pirmā slimnīca. Un viņam bija bērni Matilde, Katarīna, Karls Viktors, Karls Vilhelms Friedrichs, Anna Šarlote, Malvīna Luīze un Auguste Karolīne. Tātad Šarlote nebija viņam. Un otrs doktors bija filoloģijas doktors Karls Friedrichs von Bornhaupts, kas bija iepriekšējā brālis, un arī viņu man uzreiz neizdevās sastaistīt ar šeit dzīvojušo Šarlotu. Neizdevās, jo Karla biogrāfijā, kas publicēta studentu korporācijas Fratentis Rigensis albumu, nav minēts, ka viņam būtu bijusi meita Šarlote, bet ir minēti tikai 2 dēli no otrās laulības, Teodors un Kristiāns. Es meklēju tālāk, un tā nākamā bildīte, un meklēju pēc viņas miršanas sludinājumu Rīgas Runšava avīzē 1926. gadā. Un tur ir minēts, ka viņa ir mirusi 82 gadu vecumā, un tad jau es sameklēju, ka viņa ir kristīta 1846. gadā. Un tikai tad, kad Rīgas Svētā Pētera baznīcas grāmatā izdevās atrast lapas pusi, kas veltīta doktoram Karlam Friedricham von Bornhauptam, nākamais attēls, tad, 3. attēlu vajadzētu. Jā, šis, jo Svētā Pētera draudzes grāmatas ir interesants tā ziņā, ka tur ir nevis secībā dzimušie, mirušie pa nodaļām, kā tas ir pierasts Latvijas baznīcas grāmatās, bet šeit ir katram draudzes dalībniekam lapas puses atvēlēta,
kurā tad ir arī pierakstīts, kad viņi ir nākuši uz baznīcu un nosvītroti mirušie, tāds īpatnējs. Un šeit tad beidzot ieraudzīju Šarloti, kā viņa meitu. Viņa ir dzimusi 1844. gadā, un tad, kad Karls nopirka Grunsgabalu dubultos, Šarlotei ir bijuši kādi 3 gadiņi. Un, protams, ka tas īpašums dubultos viņam ir kalpojis kā vasarnīca. Ēkas nojaukšanas laikā atklājās svarīga liecība, ka lielās 2-stāvu koku mājas sastāvā ir iekļauta neliela senāka ēka. Zem lielās ēkas tapetēm es atradu līmētas vācu avīzes no 1885. gada, kas tad dod datējumu pārbūvēji. Tātad pārbūve ir notikusi vēl Karla dzīves laikā, jo viņš mira pēc 4 gadiem, 1889. gadā. Un tas, ka pēc viņa nāves dubult īpašums palika Šarlotes valdījumā, var nozīmēt, ka vai nu to jau saulēcīgi pārrakstīja viņai, vai arī viņai tika novēlēts ar testamentu. To es tālāk nezinu. Uz Grunsgabala atradās vēl 2 ēkas, nākamā bildīte, 4. Kas līdz mūsdienām nav nonākušas. Viena tika nojaukta 1945. gadā, un otra 2012. gadā. Šī, kas stāv priekšpusītē. Bornhaupta vasarnīcas vietā 2015. gadā tika uzcelta jauna ēka, nākamā bildīte, kas ir pilnīga kopija vecai ēkai. Es pat redzēju projektiņu, kad bija nedaudz savādāk tie stūri izbūs, bet acīm redzot, tas īpašnieks ir vēlējies būvēt autentiskāku ēku. To tad var uzskatīt par zinātnieku Bornhaupta piemiņas vietu, jo māja Rīgā nav saglabājusies. Kas tad bija filoloģijas doktors Karls Friedrichs von Bornhards? Vēsturē viņš palicis kā izcils pedagogs, arheologs un numismāts. Dzimis Rīgā 1802. gadā Karla Friedricha von Bornharta un Katarīnas Elizabetes dzimušas Nīmana ģimenē. Pēc Rīgas pilsētas ģimnāzijas beigšanas viņš studēja Tērbatas universitātē, ieguva teoloģijas kandidāta grādu un pēc tam Rostokas universitātē iegūstot filoloģijas doktora grādu. Studiju laikā Tērbatas universitātē kopā ar dombiedriem 1823. gadā viņš dibināja Fraternitas Rigensis korporāciju. Viņš ir viens no korporācijas dibinātājiem. Tātad. Precējies viņš ir 2 reizes 1831. gadā ar Elīzi Henrietu Budbergu, taču tai pašā gadā Elīze nomira, un, kā es skatījos, nākošajā gadā nomira arī tas bērniņš. Tad varētu būt, ka viņa sieva mira dzemdībās, un tas bērniņš, diemžēl, arī mira. Un tad 1839. gadā Karls apprecēja baronesi Annu Katarīni von Heikelhovenu, un viņiem bija 8 bērni. 6. attēls. Tāds izskatījās Karls. 1838. gadā Karls tika uzņemts Baltijas provinču vēstures un senātnes pētītāju biedrībā. Interesanti, es šorīt vēl skatījos avīzēs, ka tā biedrība sapulces noturēja Karla mājā. Viņiem pat nebija kaut kāda publiskā telpa, bet pirmās sapulces notika pie viņa mājās. Un 1841. gadā viņš tika ievēlēts par biedrības muzeja inspektoru. Un šo amatu viņš sabiedriskā kārtā pildīja 48 gadus līdz pat savai nāvei. Sākumā muzejs atradās pils torņa pagrabā, bet, kad telpas bija jāatstāj, tas pārcēlās uz Bornhaupta skolas vienu istabu, tātad uz viņu māju. Līdz 1857. gadā pilsēta ierādīja telpas nodokļu pārvaldes namā Šķūņielā 11.
Karls von Bonhaupts bija atbildīgs par visu muzejā ienākošo un izējošo priekšmetu un kolekcijā preti, inventarizāciju un sistematizāciju. Vēl joprojām leģendāri ir citu cilvēku vērtējumi, ka viņš esot ļoti pedantiski strādājis ar viņam nodoto krājumu. Acīm redzot, tā viņa sistematizācija joprojām ir saglabājusies. Ar kādu eksponātu daudzumu viņam nācies strādāt, liecina tas, ka 1884. gadā biedrības muzeja kolekcijās atradās 4972 monētas un medaļas, bet kopā ar papīra naudas zīmēm un dublikātiem 8000 eksemplāri. Kā vadošais Baltijas arheologs, viņš sarakstīja daudzus arheoloģijai un numismātikai veltītus rakstus. Viņa publikācijas ir atrodams izdevumā Mitteilungen aus dem Gebiet die Geschichte Livonijas Kurlands, tātad ziņojumi no Livonijas, Igaunijas un Kurzemes vēstures. Es skatījos, iespējams, ka pilnīgi visos sējumos, ārkārtīgi daudz. Es pat nemēģināju saskaitīt. 7. attēls. Karls von Bonhaupts bija arī Krievijas arheologu biedrības, Rīgas dabas pētnieku biedrības un literāri praktiskās pilsoņu biedrības biedrs. Šo glezniņu es atradu internetā, Vācijā glabājas, bet man liekas, viņi ir gleznot pēc tās vienīgās fotogrāfijas, ļoti līdzīga poza. Viņš ieņem arī nozīmīgu vietu Rīgas skolu vēsturē. Kopš 1828. gada viņš vadīja privātu skolu Rīgā, savā mājā viņš bija izveidojis, kas gadu gaitā kļuva populāra un ļoti labi apmeklēta. 1830. gadā viņš atvēra pirmo nedzirdīgo skolu Rīgā, tomēr tā darbojas tikai 1 gadu, jo pats Karls saslima, un viņa vietā atstātais skolotājs Daniels Zens nemācēja vadīt skolu, un skola tika slēgta. Attīstoties rūpniecībai, radās doma, ka Rīgā nepieciešama tehniskā skola, lai sagatavotu vajadzīgos speciālistus. 1857. gadā pēc Rīgas biržas komitejas aicinājuma Karls Bonhaupts izstrādāja pirmo skolas projektu, paredzot to kā vidēji politehnikuma tipu skolu. Tomēr pēc izvērtēšanas komiteja secināja, ka Rīgā ir nepieciešama augstskola. Un augstskolas projektu izstrādāja Hanoveras profesors Franke, un 1861. gadā to apstiprināja Krievijas cars Aleksandrs II. Bet ko darīja Bonhaupts? Viņš pārveidoja savu skolu par sagatavošanas skolas studijām tehniskajās augstskolās. Un tā kopā ar internātu darbojās no 1862. gada līdz 1881. gadam. Pats Bonhaupts savā skolā pasniedza vācu valodu un reliģiju. Un vēl interesanti atzīmēt, ka es atradu avīzē Inland, ka viņš ir ielicis rakstiņu 1865. gadā, kurā aicina vecākus nesūtīt veltīgi savus bērnus uz viņu skolu, kas nespēja labi runāt latviski. Acīm redzot, arī latviešu un igauņu bērniņi pūlējās iestāties, bet tās zināšanas, acīm redzot, nebija tik labas. Skola atradās viņa mājā Rīgā Lielajā Smilšu ielā 40. Tas ir tieši stūris pretī Pulvertornim. Bet, diemžēl, šī māja nav saglabājusies, jo 1911. gadā tās vietā uzcēla Vidzemes guberņas lauksaimnieku savstarpējās palīdzības biedrības namu. Tagad adrese ir Vaļņu iela 2. Un atzīstot nopelnus kā privātās izglītības iestādes vadītājiem, kas 1862. gadā tika paplašināta par tehnisko sagatavošanas skolu, 1878. gadā Bonhauptam tika piešķirts Svētā Vladimira 4. pakāpes orģens. Nākamais attēls. Šis nē. Iepriekšējais, jā. Es paskatījos, kas tas pa ordeni. Tas bija viens no augstākajiem apbalvojumiem Krievijas impērijā, un to izveidoja 1782. gadā
militāru personu un valsts dienestā esošo personu apbalvošanai. Un šī 4. ordeņa šķira bija pati augstākā, un tai līdz nāca 100 rubļu ikgadēja pensija. Ordenis bija izgatavots no zelta ar emalis klājumu, un pēc statūtiem to nedrīkstēja noņemt, un tas bija nēsājams pie krūtīm pogcaurumā speciālā. Bet uz abiem attēliem tas nav, tātad tie attēli laikam ir pirms šī ordeņa saņemšanas. Un nākamais attēls, Bonhofs ir sarakstījis, tas ar tām grāmatu vākiem, arī 2 grāmatas. 1855. gadā viņš publicēja grāmatu, es iztulkošu, Livonijas, Igaunijas un Kurzemes ģeogrāfiskā vēsturiskā apraksta melnraksts ar 42 lapaspusēm, un 1863. grāmatā Livonijas, Igaunijas un Kurzemes ģeogrāfijas mācīšanas vadlīnijas ar 40 lapaspusēm. Es viņas paskatījos, un, protams, tur abas gandrīz pilnībā veltīts konspektīvam vēstures izklāstam. Un vēl es gribētu īsumā pastāstīt par viņu ģimeni. Tēvs Karls Friedrichs Bonhofs dzima Krāslavā, strādnieku ģimenē, stāv rakstīts, bet viņš strādāja par drēbnieku Viļņā, tad Krāslavā, un no Krāslavas pārnācis uz Rīgu. Viņš apprecējās otrais ar Katrīnu Elizabetu Nīmani, ģimenē bija 6 bērni, un bija ļoti darbīgs pēc Rīgas priekšpilsētu nodedzināšanas 1812. gadā. Viņš vadīja daudz sabiedrisko ēku celtniecību, apmēram 100 ēkas, apgādāja armiju, eksportēja koku materiālus, viņam piederēja kuģi, kaļķu cepļi. 1813. gadā viņš kļuva Lielās ģildes vecākais, un 1818. gadā nopirka Zaslauku manufaktūru. Vairāk labdarības iestāžu dibinātājs. 1828. gadā tāds pilnīgi nezināms fakts, ka viņš piedāvāja Rīgas priekšpilsētas apstādīju komitejai nopirkt savu grunts gabalu gar Kaļķu ielu līdz Elizabetes ielai. Un tādējādi par 1 hektāru palielināja Vērmanas dārza teritoriju. Uz šīs teritorijas tad 1831. gadā uzcēla plašu vasaras atspirdzinājumu stenda ēku, kurai līdzekļus deva Vērmans. Bet atgriežoties pie Bonhofta vasarnīcas dubultos, redzam, ka te bērnību pavadīja nevien Šarlote, bet arī pārējie bērni. Un iespējams arī citi radinieki, jo 3 ēkās kopā bija 26 istabas. Un dubults jau vēsturiski bija iecienījusi Rīgas aristokrātija. Ielas pretējā pusē atradās karavadoņa Barklai de Tolly ģimenes vasarnīca, Baznīcas ielā Vērmaņa dzimtes vasarnīca, un aiz dubultu kūrmājas atradās Rīgas biržas bankas viceprezidenta Džona Viljama Armitsteda vasarnīca. Tas ir Rīgas pilsētas galvas vectēvs. Un saistībā ar dubultiem es vēl atradu, ka 1876. gadā, kad dibināja dubultu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību, Eduards Georgs Bonhofs dāvināja biedrībai ugunsdzēšamo aparātu. Bet 8 gadus pēc tēva nāves, nākamā bildīte, 1897. gadā, Šarlote izdarīja šādu ievēramu lietu, ka muzejam uzdāvināja dragūnu zobenu ar misiņa stieples vijuma rokturi. Bet pirms Pirmā pasaules kara Šarlote lielo vasarnīcu izīrēja, nākamā bildīte, mācītājiem Šmithenam, kurš tajā ierīkoja ģimnāzijas meiteņu pansiju. No šī laika ir saglabājušās bildes un ilustrācijas ģimnāzijas grāmatiņā vēl viena bildīte. Nobeidzot, es vēlos norādīt uz vienu dīvainu aspektu, ka kuplā Rīgas patriciešu Bonhofta dzimta, kas 19. gadsimtā bija ļoti ievērojama un guva milzīgas panākumus, nav pieminēta nevienā latviešu enciklopēdijā. Acīm redzot, tāpēc, ka viņi bija vācieši.
Un es domāju, ka 21. gadsimtā mums jau jāsāk skatīties savādāk, nav jāšķiro cilvēki pēc tautībām, bet tieši otrādi ir jānovērtē viņu devums mūsu kultūrā, jo tagadējā Latvija, protams, ir veidota arī no viņu darba. Un vēl var pieminēt, ka padomju okupācijas laikā Rīgas lielajos kapos ir pilnībā nopostīta Bonhoptu adusas vieta. Neatrada ne mazākās pazīmes, ja pēdas, kur nav pat zināms, kur tā ir atradusies. Tāds bija mans stāsts.